Hei, labdien visiem, kas ir pievienojušies un lietainā rudenīgā dienā. Es gribu padalīties ar šo semināru par mākslīgā intelekta izaicinājumiem mūsu komunikācijas prasmēm. Teikšu godīgi, esmu briedusi. Hei, labdien visiem, kas ir pievienojušies. Tā man jāizslēdz skaņa. Tātad, esmu briedusi šim semināram jau, man jāsaka, veselu gadu. Un tagad beidzot es esmu šīs savas atziņas, domas sakopojusi, redzot, kas notiek, kādā veidā mākslīgais intelekts ienāk mūsu dzīvē un arī ietekmē komunikācijas prasmes. Ir ļoti daudz tēmas, ko runāt, par ko dalīties šajā kontekstā, bet es runāšu par divām. Un viena no tām būs, kādā veidā mūsu ikdienas saziņā mākslīgais intelekts rada tādu tā kā apstulbumu mūsu komunikācijas prasmju arsenāla izmantošanā. Un otra tēma būs par to, kas tad mums un kuras prasmes mums ir jāattīsta, izmantojot komunikācijai šobrīd pieejamos mākslīgā intelekta rīkus. Tātad ķersimies klāt pie šīs pirmās tēmas, kura būs veltīta tad vairāk vai mazāk, viņa būs veltīta tad saziņai. Un pirms mēs sākam runāt par saziņu starp cilvēku un robotu, mums ir jāpaskatās, jāpapreperē tas kādā veidā, tad mēs cilvēks ar cilvēku komunicējam. Tad ko tad mēs šeit redzam? Mēs redzam, ka ikdienā, lai mēs nodotu savu vēstījumu, lai nodotu savu informāciju, viena no galvenajām formām, ko mēs izmantojam, tas ir vārds, teksts, teikums, saturs, tas var būt rakstīts, ēpasta, īsziņas, vēstules, zīmītes, bloga, jeb kādā citā formā. Bet tas var būt arī runāts, kad mēs tiekamies ar sarunas partneri vai partneriem un izsakam savu informāciju, domas, dalāmies, prātojam, meklējam risinājumus, jeb kāda rakstura variantiem. Ko tad teksts mums piedāvā? Teksts mums piedāvā gan faktoloģisko informāciju, datus, bet iedot arī jau kontekstu. Mēs tekstā varam iekļaut iekšā ar īpašības vārdiem, ar aprakstošiem tekstiem, iedot noskaņojumu. Mēs varam iedot arī jau izpratni, par ko šis saturs būs. Ja, piemēram, mēs rakstam tekstu, tad uzrakstīts vārds brīdinājums ar 3 izsaukuma zīmēm uzreiz jau iedos kontekstu, ka tam ir jāpievērš uzmanība. Arī runāts teksts, kad mēs pasakam brīdinu, uzreiz iedot kontekstu, ka šī ir informācija, kas nav vienkārši ikdienišķai sarunai, ka tas ir kaut kas, kam ir jāpievērš uzmanība. Tātad tekstam ir liela nozīme. Tas ir viens no elementiem, ko mēs noteikti izmantojam savā komunikācijā. Kas vēl? Ko tad vēl mēs izmantojam? Mēs, protams, izmantojam savu balsi, ja mēs runājam par verbālo komunikāciju. Un balss tieši tāpat var iedot noskaņojumu, var iedot raksturu mūsu tekstam, var iedot kaut kādu kontekstu. Piemēram, atrodamies ar sarunas partneri telpā, un pēkšņi šis sarunas partneris, kurš sēž blakus, sāk čukstēt ausī. Tātad balss, intonācija ir pilnīgi mainījusies, tā ir domāta tikai, lai es viņu dzirdētu, bet iemesls tam, tātad mēs varam izvērtēt, mums ir iespēja izvērtēt, kāds ir te konteksts, vai mēs nedrīkstam skaļi šajā brīdī sarunāties, tāpēc čukst, vai otrs mēs varam nospriest, pēc tā kā rīkojās ar balsi, mūsu partneris, šī informācija ir domāta tikai manām ausīm. Tātad mēs ar balsi runājot skaļāk, runājot balsi priecīgāku balsi, runājot skumjāk, nosvērtāk, lēnāk, ātrāk, varam veidot arī savu, piešķirt savu noskaņojumu un kontekstu mūsu tekstam. Tātad raidīt sava veida signālus mūsu klausītājiem, mūsu sarunu partneriem. Labi, tātad mums ir teksts, mums ir balss, verbālās komunikācijas rīki, bet mums ir arī neverbālās komunikācijas rīki, kas mums katram ir un kurus mēs izmantojam un ņemam vērā, kad mēs komunicējam otru cilvēku. Mēs nolasam otru cilvēkam neverbālās komunikācijas izpausmes ķermeņa valodu.
grimases, sejas izteiksmi, roku žestus, visu stāju. Ja? Mums tā ir ļoti būtiska informācija, lai mēs kontekstā ar saturu saprastu. Cilvēks māja galvu, kad mēs stāstam savu ideju. Skaidrs, tā tad viņš piekrīt. Ok, es pieņemu šajā brīdī lēmumu, ka es stāstu tālāk. Ja? Es redzu, ka viņam acis spīd. Ok, viņš tiešām grib vairāk dzirdēt par šo ideju, par šo projektu, varbūt arī iesaistīties. Tātad man ķermeņa valoda sniegtie šie signāli dot iespēju tātad veidot šo sarunu un vadīties šajā sarunā. Un vēl viens faktors, protams, ko mēs varbūt daudzi neapzināmies, tā ir vide. Tā vide var būt totāli neitrāla komunikācijai, bet tā vide īstenībā var būt ļoti specifiska, kura arī piešķirs to noskaņojumu vai kontekstu mūsu saturam, sarunas saturam. Ja? Vai nu tā ir saruna birojā, varbūt tā ir saruna parkā, varbūt tā ir saruna kādā tumšā ielā, kura mums absolūti no savas pieredzes vai cilvēces pieredzes neliecina par to, ka tā saruna un izvēlētā vieta ir pozitīvu mērķu vadīta. Ja? Tā kā visi šie faktori ir būtisks komunikācijas arsenāls, ko mēs izmantojam, nolasot sava partnera sniegto tātad šo vēstījumu. Bet visā šī kopumā jārēķinās ar to, ka šis process ir appusējs. Abi vai visi sarunu partneri vērtē viens otru, skatās līdzi, kas ir ar balsīm, kas ir ar ķermeņa valodu, kur mēs atrodam, kas ir teksts, kāds konteksts, kas tur mainās. Ja? Un visu laiku notiek šī interakcija, šī kopējā sarunāšanās. Un tā rezultātā, protams, ka mēs saņemam un apstrādājam ļoti daudz informāciju, kas nav tikai tekstuāla informācija. Un pēc tās tad mēs arī līdz ar to vadāmies. Ko tad mēs darām šajā sarunā? Kā tad mēs vadāmies? Tās arī uzlikšu uz lielāku ekrānu, lai es šo redzētu. Tātad pirmais ir, protams, mēs varam sajust sarunas temperatūru. Ja? Mēs sajūtam, vai šobrīd saruna iet pareizajā gultnē, vai šī saruna jau ir ar kaut kādu nepatīkamu jau pavērsienu pašā sākumā. Ja? To visu mums dod visi šie dažādie komunikācijas instrumenti, ko mēs izmantojam. Mēs varam līdz ar to mainīt tēmu. Ja? Mēs redzam, ka cilvēks ir varbūt saskāries ar kādu nepatīkamu gadījumu tajā dienā un viņam ir kaut kas bēdīgs noticis. Mēs varam neturpināt šo tēmu, ko esam uzsākuši, un vienkārši mainīt tēmu vai beigt sarunu. Mēs varam pieskaņot savu verbālo un ķermeņa valodu situācijai. Tieši tāpat, ja mēs redzam, ka cilvēks, ar kuru mēs sarunājamies, nav tajā brīdī ļoti priecīgā noskaņojumā un ir kaut kas varbūt ārkārtējs atgadījies vai slikts atgadījies, ja, tad mēs varam arī daudz vairāk savākties, mēs varam nebūt tik ļoti aizrautīgi savu žestu valodu, ja, un arī mainīt savu balss, skaļumu, ja, un arī varbūt neesam tik ļoti aizrautīgi tajā runāšanas veidā, kā mēs to darām. Ja. Mēs tātad varam pieskaņoties. Bet pats svarīgākais un pēc galvenais šajā visai, ka šī visa informācija mums atļauj pieņemt lēmumus sarunas laikā. Veidot stratēģiju, mainīt taktikas dažādas, ja, un veidot šo dzīvo sarunu, atsaucoties uz mūsu partnera cilvēka, dzīva cilvēka vajadzībām. Tas tad mums ir par cilvēku runājot, ja? Bet kur tad mēs beigās tad atrodamies attiecībā uz mākslīgo intelektu? Kas tad notiek šajā sarunā ar robotu, ar mākslīgā intelekta izpaustam robotu, teiksim tā, ja? Nu, ir skaidrs, ka arī roboti ir ļoti labi uztrenēti, viņiem ir izveidoti fantastiski algoritmi šobrīd, ja, kuri spēj nolasīt cilvēka saturu, protams, ja, izanalizēt to, saprast jau tā noskaņojumu, analizē arī balsi, analizē arī vidi, ķermeņa valodu, kaut gan man ir jāsaka, ka tur noteikti ir savi ierobežojumi, un man šobrīd liekas, ka ir ļoti grūti cilvēkam, kurš raksta šo kodu vai programmu mākslīgām intelektam, paredzēt visas iespējamos, lai noteiktu kaut kādu konkrētu
vērtējumu, ja? Un ja šie te mākslīgā intelekta roboti tādos nopietnās situācijās, kā darba, ņemšu šo cilvēku darbā vai neņemšu, ja, kad intervē darba pretendentus, ja, kandidātus, ja, ļoti daudz tiek izmantot šobrīd arī ārzemēs, rietumu pasaulē, īpaši pirmajā šajā atlases procesā mākslīgā intelekta rīki, iespējams, ka viņiem ir kaut kādi aizspriedumi ielikt iekšā un nav viss paredzēts, ja, bet pēc būtības, ja, robots šo cilvēciskumu vairāk vai mazāk, un mēs uz to tiecamies, mēs mācam viņu, dodam šo informāciju, lai spētu nolasīt. Bet, kas notiek tajā situācijā, kad mēs sazinamies un runājam ar mākslīgo intelektu? Runājam ar robotu, ja? Teksts ir skaidrs, mēs to varam vai nu izlasīt, ja tas ir kāds virtuālais asistents, ja? Toms, pieņemsim, valsts ieņēmuma dienestam skaidrs, mēs izlasam, ja? Šī informācija arī formāla, citreiz ir varbūt pārdošanas virtuālie asistenti, dažādi citi, ja? To, ļoti līdzīgi. Mēs varam novērtēt, ja, šo te komunikāciju, un ir arī virtuāli asistenti, roboti, kas arī izmanto emociju zīmes, par tām tūlīt parunāšu. Bet nav balss. Ļoti bieži viņiem nav balss, līdz ar to mums tiek noņemts nost šis te iespējamais mūsu viens no arsenāla, komunikācijas arsenāla elementiem, lai noprastu, saprastu, kāda tad ir piešķirta šim te teikumam, šī noskaņa. Ja? Jā, mums ir arī virtuālie avatari un dažādi mākslīgā intelekta rīki, kas komunicēt var ar balsi, ja? Bet tūlīt arī redzēsiet, piemēram, šī balss ir visu laiku vienāda. Un iespējas tajā vienas teikuma ietvaros, mēs varam ļoti īsā tekstā, mēs varam būt priecīgi, ja? Un mēs varam mainīt balsi un palikt ļoti nopietni. Ja? Šis ir tas, ko mākslīgais intelekts vēl nespēja izdarīt, un mums ir ļoti grūti šo tekstu uztvert, nolasīt, lai ņemtu vērā arī šo te, kontekstu, izmantojot balsi kā elementu. Ko vēl mēs kā cilvēks vairs nevaram izmantot komunikācijā ar mākslīgo intelektu, tā ir ķermeņa valoda. Jo ķermenis parasti, ja tas mums ir vizuāli pieejams, mākslīgā intelekta rīks, tad ir augšējā ķermeņa daļa, diezgan nekustīga, ja mēs neredzam žestus ar rokām, mēs neredzam pilnu augumu, tātad mums nav iespējas novērtēt un saņemt kaut kādus signālus pilnā apjomā, un arī, ja mēs izmantojam sejas vai augšējās ķermeņa daļas šo te avatarus, ja, tad tie arī ir kaut kur savā ziņā limitēti savās kustībās. Ja. Nolasīt, ko īsti tas avatars domā, vai mēs varētu tālāk rīkoties, ja, sajust temperatūru, nevaram. Diemžēl. Tātad nojaust, ko ķermeņa valoda, no ķermeņa valodas, ko grib pateikt mums avatars, mēs nevaram. Man tikko bija laikam pārtrūkusi OBS studijas pieslēgums, tāpēc es mazliet viņās atkārtojos. Bet viss tagad ir kārtībā, vajadzētu būt kārtībā. Nu, lūk, tātad, vide nav saistībā ar mākslīgo intelektu varbūt svarīga, jo viņš tāpat būs kādā no ierīcēm, ja, tā mēs pilnīgi ar prātu saprotam, ka tā vide ir mākslīgi radīta, ja, un tur, kā neverbālās komunikācijas kaut kādu rīku, mēs nevaram pats spriest par to. Tad, mēs tātad kā cilvēks jūtam to diskomfortu, mēs nespējam sajust īsti, kas tad tur notiek, kas tas ir, jā. Mums nav īsti tā emocionālā sasaiste arī, jo mums pretī ir, ļoti pieklājīgs, ļoti nosvērts, nekad dusmīgs pārdošanas aģents avatars, teiksim, ja, uz kuru mēs varam lamāties un visu ko teikt, bet mēs nekad nesajūtīsim šīs sarunas reālo temperatūru. Ja? Mēs nevaram līdz ar to nomainīt šo tēmu vai pieskaņot savu verbālo un ķermeņa valodu, un galu galā mums ir ļoti grūti pieņemt pareizos lēmumus attiecībā uz šīs sarunas vešanu. Ja? Jo mūsu arsenāls pilnais, ko mēs esam pieraduši izmantot cilvēks ar cilvēku komunikācijā, nevar pilnībā tik pielietot šajās situācijās. Tad,
Kas tad mums ir? Man tagad būs arī pāris piemēri, ko es gribu jums parādīt, lai mēs redzam, kas tad notiek tātad reāli dzīvē. Tērzētavas, šie te virtuālie asistenti, jā, tagad ir visur pieejami, visas mājaslapas, visi pakalpojumi dod, jā. Rakstīts teksts, parasti šis teksts ir par palīdzības sniegšanu, par informācijas atrašanu, jā, atklāšanu un tam līdzīgi, jā. Komunikācija varbūt tur nav tik emocionāla un nav vajadzīga emocionāla, ja? Līdz ar to tas vairāk ir par to, kā mēs atrodam šo te saskarsmes punktu starp cilvēku, kurš meklē informāciju, un virtuālo asistentu mākslīgo intelektu, kurš palīdz. Bet jebkurā gadījumā arī šeit jūs redzat, viens no veidiem, kā mēs varam šo komunikāciju no mākslīgā intelekta puses padarīt draudzīgāku un saprast, ko tad īsti, ja? Kas tur notiek, kāda ir attieksme, izmantojot emociju zīmes. Un emociju zīmju valoda ir viena no tām lietām, par ko es esmu daudz runājusi pēdējo gadu laikā, digitālās komunikācijas laikā ar Covidu, jo vairāk izmantojot čatus, tērzētavas, darba sarakstē īsziņas, mums bija ļoti daudz arī zūmi, un tur arī ir emociju zīmi, komunikācija un tam līdzīgi. Mēs varējām iedot un piešķirt lielāku, teiksim, šo te kontekstu arī, ja? Iedot noskaņojumu, kā lasīt mūsu plānoto vai doto vēstījumu. Un emociju zīmju valodas nozīme tajā brīdī, kad mēs cilvēku neredzam, ja, ka mums nav, ir to dažādi pētījumi ir atklājuši, ka tam ir ļoti liela loma. Tāpēc te ir ļoti svarīgi, nevis, ka mēs tikai paši dažas emociju zīmes lietojam, bet ka mēs mākam šīs emocijas zīmes arī nolasīt un pareizi nolasīt. Ja? Tas ir viens. Otrs, es jau minēju šo te jautājumu par mākslīgajiem virtuālajiem avatariem, ja, kuriem mēs varam iedot tekstus. Mēs varam, ir arī tādi jau, kur mēs varam paši savas bildes ielikt iekšā, un mēs paši esam tie, kas jau runā it kā to iedoto tekstu, ko mēs varam jebkurā valodā uzrakstīt un iedot. Ja? Bet tas, ko es gribu jums pievērst uzmanību. Šeit tā tad ir viens no šiem mākslīgā intelekta rīkiem, kuram es iedevu tekstu angļu valodā par suņa lomu cilvēka dzīvēs. Teksts ir rakstīts skumjš. Un man bija divas izvēles. Vai nu šo tekstu mēs tagad atspoguļot varam un parādīt pozitīvi, ja, vai arī bēdīgi. Es izvēlējos abus variantus. Un abos variantos šīs dāmas, sievietes patiesībā sejas izteiksme nemainījās. Viņa visu norunāja ar smaidu uz lūpām un, jā, tagad parādīšu, varēsiet noklausīties un noskatīties jūsu pašu arī vērtējumam. Welcome, friend. Imagine a world without the unwavering companionship of our beloved dogs. They fill our days with boundless joy, their wagging tails echoing the rhythm of our hearts. In their loyal eyes, we find solace, in their playful antics, we discover endless laughter. Dogs, our furry confidants, paint our lives with the vibrant hues of unconditional love and unwavering devotion. Nu tā, kā jums pašiem šķita, vai šis ir cilvēka komunikācijai līdzvērtīgs materiāls? Jā, nav jau nekas nepatīkams, bet mēs uzreiz jūtam, ja, ka tur kaut kas disonē, kaut kas neiet kopā. Ja, ja jūs tā ieskatītos un vairāk paskatītos, jūs redzētu, ka tās galvas kustības ar visu laiku ir vienas un tās pašas, ja, kas šeit notiek. Ja, un viņas nav attiecināmas kaut kādam, konkrētam tekstam, ja ķermeņa valoda pieskaņota, teiksim, kad mums ir izbrīns vai kad mēs esam tur kaut ko atklājuši, ja redzat, mums uzreiz paceļās pleci vai vēl kaut kas, ja, mēs jau pastiprinam šo vēstījumu savu ķermeņa valodu. Šeit, diemžēl, tas pietrūka. Bet runājot par mākslīgā intelekta dažādām iespējām, ir jāakcentē un jāparāda arī tomēr lietas, kas attīstās strauji un attīstās ļoti interesanti. Un ja mēs runājam par mākslīgā intelekta palīdzību komunikācijā cilvēkam ar cilvēku, tad man ir jāsaka, ka šeit ir ļoti liels solis spērts no metas puses, jā, attīstot šo te produktu, ko sauc par metaverse.
Un parādīšu jums piemēru, kur ir Lexa Friedmana saruna ar Marku Zuckerbergu, to jūs varat arī apskatīties internetā. Ja? Lexa Friedmans arī saka, ka tā ir pirmā intervija metaverse pasaulē, iespējams, bet ļoti iespaidīgs rezultāts. Un atkal šeit jūs redzēsiet, ka šī komunikācija notiek ķermeņa augšdaļas pusē, tātad rokas netiek iesaistītas, nav vēl attīstīts tādā līmenī, lai mēs varētu žestikulāciju parādīt, bet seja ir liela, es teiktu 98% kopija dzīvam cilvēkam, tātad dzīves cilvēks, kurš runā, un līdz ar to mākslīgais intelekts arī to replicē, ja, kādas ir šīs te ķermeņa grimases, ja, kā mēs galvu griežam, kurā brīdī, ja, ķermeņa augšējo daļu, tātad spēj tieši tādā veidā arī replicēt, kā cilvēks komunicējot ar cilvēku. Paskatīsimies tagad šo piemēru. Lighting change? Wow. Yeah, we can put the light anywhere. And it doesn't feel awkward to be really close to you. No, it does. I moved you back a few feet before you got into the headset. You were like right here. I don't know if people can see this, but this is incredible. The realism here is just incredible. Where am I? Where are you, Mark? Where are we? You're in Austin, right? No, I mean this place. we're shrouded by darkness with ultra-realistic face, and it just feels like we're in the same room. This is really the most incredible thing I've ever seen. And sorry to be in your personal space. I mean, we have done jiu-jitsu before. Yeah, no, I was commenting to the team before that. Visu sarunu noteikti jūs varat noskatīties paši, ja, bet te jūs arī redzat, ja, ka ķermeņa augšējā daļa apģērbs ir tieši tāds, kā cilvēki tajā brīdī ir. Uzvilkuši mugurā, mēs redzam smaidus, mēs redzam rieviņas sejā, mēs redzam noskūtās ādas, ja, mēs redzam ļoti realistiskus cilvēku atveidojumus un šī ķermeņu valodas reakcijas, balsis, ja, un tieši tādas, kādas viņas ir ar intonāciju, tā kā tas ir, manuprāt, ļoti labas ziņas, kas šobrīd nav pieejamas normāli cilvēkiem, bet nākotnes komunikācijas instrumentu klāstā gan jau tiks izmantotas gan priekš virtuālām sanāksmēm, priekš konferencēm un dažādām citām vajadzībām. Bet kas tad ir tas, kas mums šobrīd mūsu virtuālajā klāstā ir? Ir iespējams, un tie ir dažādi avatari, ja, ko mums piedāvā dažādi rīki, tā skaitā šeit jūs varat redzēt Microsoft Teams, tuliņās arī parādīšu, aicina, hei, izmantojam avatarus dzīve cilvēka video vietā, ja? Un es atkal aicinātu pēc tā visa, ko es esmu rādījusi un stāstījusi, cik neatņemama ir komunikācijā cilvēka neverbālās komunikācijas instrumentu kopa, tomēr izvairīties no šī kārdinājuma, sekot līdzi šim aicinājumam izveidot savu avataru un izmantot to komunikācijas ietveros, nevis ieslēgt savu video kameru. Parādīšu piemēru. Tātad, izveidoju savu avataru, tūlīt jūs viņu redzēsiet, no visa tā klāsta, kas tur tiek piedāvāts, šis ir līdzīgākais, ko es varēju radīt par sevi, un redzēsiet, cik tomēr mākslīga šī komunikācija sanāk, lai arī ir dzīves cilvēks, proti es, otrajā pusē. Tad slēgšu tūlīt iekšā šo te piemēru, lai jūs viņu varat arī noskatīties. Un kā redzat, avataram kustās lūpas, mazliet mirkšķina acis, dažreiz kaut kas notiek ar uzacīm, bet pēc būtības, ja šī komunikācija, piemēram, es šobrīd smaidu, varbūt to jūs arī dzirdat manā balsī, viņa nemainās. Komunikācijas forma īpaši mūsu grimasēs neparādās. Turklāt, kā jūs redzat arī, tad avatars šobrīd kustina tikai šo te galvas daļu, mazliet tur kaut kas ar rokām paceļās, bet žestikulēšana lielākoties nav iekļauta. Kā ir? Jums liekas, ka šī komunikācija ir tikpat līdzvērtīga, kā ja es būtu ieslēgusi video kameru? Manuprāt, diemžēl, nē.
Nu tā, redziet, mans avatars blakus man, un, manuprāt, tas dzīvīgums nav, un tā reaģēšana un reakcija uz iespējām parādīt savu tekstu kontekstā arī ar smaidu, vai ar nopietnu, vai bēdīgu sejas izteiksmi, jā, šeit, diemžēl, izpaliek. Nu, pirms mēs ķeramies pie nākamās tēmas, man noteikti ir jāiedot jums 2 lieli padomi. Attiecībā uz to, kādā veidā tad mums vajadzētu komunicēt ar mākslīgo intelektu, kas mums jāņem vērā. Pirmais, jā, mēs no tā izvairīties nevarēsim, tas kļūst arvien vairāk, un ja mēs zinām, ka šie rīki nāks iekšā, un, piemēram, ja ir jau šīs darba intervijas, vai būs kāda nopietna, nezinu, pat ar biznesu saistīta saruna, kur jums priekšā ir mākslīgais intelekts, tad šai sarunai jūs būsiet brīdināti, ka jums nebūs dzīves cilvēks, ka tā būs mākslīgā intelekta saruna, un jūs viņai lūdzu sagatavojieties. Sagatavojieties pirms tam paredzot jūsu tekstu, īpaši, ja tā ir kaut kāda uzstāšanās, ja? Ko jūs teiksiet, kādi varētu būt jautājumi, jau izdomājiet atbildes, un jums es varu iedot kādu labu padomu, vai nu paņemot vienkārši mobilo telefonu un ierakstat sevi un paskatāties, ja, kāda ir šī jūsu visa kopumā verbālā un neverbālās komunikācijas instrumentu izmantošanas kopa, un pavērtēt sevi, bet var arī, jau tagad ir daudz interneta rīki, cik es saprotu, arī PowerPoints jau arī vērtē, un PowerPointam tāds ir presenter coach, kur jūs varat trenēt savas runas, un viņš arī vērtē gan jūsu valodu, cik daudz jūs tos parazītvārdus izmantojat, jā, arī vērtē jūsu ātrumu runas, vērtē jūsu pārliecību, vērtē arī, cik es saprotu, jau šobrīd arī ķermeņa valodu un tam līdzīgi. Tā kā šis jau būs labs jums veids, kā saņemt mākslīgā intelekta vērtējumu par jūsu komunikācijas prasmēm. Tas ir viens. Otrs. Tas, ka jūs runājat ar robotu, nenozīmē, ka jums ir jārunā kā robotam, jo liekas mākslīgais intelekts, tātad viņš labāk sapratīs mani šādā veidā. Nē, mākslīgo intelektu ir radījis cilvēks, ieliekot cilvēkam vajadzīgos algoritmus. Līdz ar to jums pēc iespējas jābūt cilvēcīgākiem šajā sarunā, saglabājot visu šo te mūsu komunikācijas arsenālu, gan ķermeņa valodu, ja, gan par vidi padomājot, gan balss intonācijas un tam līdzīgi. Ir viena lieta, ko daudzi cilvēki šajās sarunās ir atzinuši, kad ir ļoti grūti runāt, jo tu sāc pieskaņoties, ja, adaptēties šim te pašam pretim sarunas biedra runāšanas veidam, un pret to vajag noteikti cīnīties, jo jums jāparāda sevi kā cilvēku, nevis kā robotu. Tātad ir 2 lieli padomi, ko ņemt vērā nākotnē, kad jūs varbūt šādās sarunās arī piedalīsieties. Ok. Tātad tas ir par šo te pirmo tēmu, ko es gribēju jums pastāstīt, tātad par to, kādā veidā mums ir mainījusies saziņa un kādā veidā šajā te saziņā, ienākot jaunam partnerim, mākslīgajam intelektam, mums nākas arī pieskaņot, adaptēt un mainīt un attīstīt savas komunikācijas prasmes. Bet tagad es gribētu pāriet uz otru tēmu, un otra tēma ir digitālās prasmes, kas jau ir saistītas ar mākslīgo intelektu, ar mākslīgā intelekta rīkiem, kurus mēs varam savā komunikācijas praksē iekļaut ikdienā, un, protams, šeit runa ir par ģeneratīvajiem mākslīgā intelekta dažādiem rīkiem satura veidošanai. Vai nu tas ir OpenAI veidotājs ChatGPT vai Microsoft Bings, vai tas ir Google Bards, 3 dažādi rīki, vienalga var izvēlēties vēl ir Clouds un vēl daudzi citi, kas raksta tekstus, ir neskaitāmi rīki, ja, un ja mēs šobrīd skatāmies, tad vienu dienu saka, ChatGPT ir pagātne, nākamajā dienā saka, ChatGPT ir glābējs, ja, jo attīstās šie rīki, ar katru dienu nāk jaunas iespējas, un šie 3 rīki, kāpēc es par viņiem runāju, tāpēc, ka tie mums ikvienam cilvēkam
ir pieejami bez maksas. Ja mēs izvēlamies ChatGPT 3.5 versiju, nevis maksas versiju, un viņi ir pietiekoši labi, lai mēs tur arī varētu darboties, tad, jā, būs bezmaksas rīks. Ja? Katrs no šiem rīkiem ir ar saviem plusiem, ar saviem mīnusiem, bet nav runa par to. Runa ir par to, ka mums jāmācās jaunas lietas saistītas ar to, kā mums iekļaut savā komunikācijas praksē šos rīkus. Un viens no tādiem jauniem jēdzieniem, kas parādās un kas mums ir īstenībā jāapgūst un kurš ir mums jāiemācās šo te rīkot, tas ir uzvedņu rakstīšana. Lielai daļai šis varētu būt jauns termins, un es arī LinkedInā izvedu tādu ekspresa aptauju, tas gan manam LinkedIn burbulim ir, kur mēs redzam, ka 53% no cilvēkiem, kas atbildēja, saka, ka viņiem nav ne jausmas, kas ir uzvedne. Un savukārt pārējā daļa zina, kas ir uzvedne, bet tikai 22% zina un raksta šīs uzvednes. Tātad zina, kā šos angliski sauktos prompts, ja, veidot, rakstīt un izmantot savā komunikācijā, lai savu komunikāciju padarītu efektīvāku, produktīvāku un citos gadījumos, es pat teiktu, arī pilnvērtīgāku. Tad mums viens no galvenajiem jautājumiem ir tas, ka mums ir jāiemācās veidot šīs te uzvednes. Ja? Nu, te mēs redzam uzvedne, ja prompts, kas ir ChatGPT, es viņam lūdzu uzrakstīt dzejoli par angļu valodā šoreiz dzejoli par lietu, tad arī rezultāts, ko viņš deva. Ja? Nu, un tad līdzīgi jūs varat redzēt, ja, pa kreisi ir Google Bard piedāvātais loks, ja, kur viņam ir rakstīts šeit ievadiet uzvedni, šo te angļu valodā prompt, savu tātad uzdevumu, ko tu gribi, tātad instrukciju, uzdevumu, ko tu gribi, lai es kā mākslīgais intelekts izdarītu. Ja? Un Bing chatam ir šeit Ask Me Anything labajā pusē, angļu valodā arī rakstīts. Ja? Google ir vienīgais īstenībā, kurš jau šādā latviskā versijā darbojās, ja, ar savu interfeisu mums piedāvājot. Tas, ko var izdarīt komunikācijas jomā ar dažādiem šiem te ģeneratīvajiem rīkiem, ja es runāju šobrīd par komunikāciju un tādu saziņas līmeni, ja, ir iegūt jaunas idejas faktus, uzlabot šos savu tekstu ierakstīto, ja vajag sagrupēt, sastrukturizēt, saorganizēt, ja, paprasīt, lai mums šo te informāciju uzraksta vajadzīgajā formātā. Piemēram, ja mums ir garš teksts, mēs varam lūgt uztaisīt konspektu. Ja? Vai uzrakstīt galvenos punktus, vai mēs gribam, lai mums uztaisa viņu kā sociālo mēdīju ierakstus, ja, piemēram, LinkedInā. Mēs varam palūgt konkrētā tonī uzrakstīt. Ja mēs zinām savu mērķa auditoriju, mēs varam teikt, ka lūdzu, man ir tāda un tāda mērķa auditorija, kura nezina specifiku, piemēram, tehniskos terminus, man šo tekstu vajadzētu pārvērst. Un, protams, iztulkot uz daudzām valodām, te gan ir jāmin, kad valodas, kas ir lielās valodas, mums būs noteikti veiksmīgi šie te risinājumi. Savukārt valodas, kas nav lielās, tā kā arī latviešu valoda, tur varētu būt mazlietiņās arī, ir daudz uzlabojumi, ir daudz labāk, bet varētu būt arī, ka pašam vēl būs jāpiestrādā pie šī te teksta. Mēs tātad varam izveidot kopsavilkumus, piedāvāt gatavu tekstu, paprasīt uzraksti man tekstu, manas dzimšanas ballītei tāda un tāda tēma, iedodam kaut kādus faktus, par ko mēs gribam, pasakam kādā tonī, kādā noskaņojumā, un jā, viņi var uztaisīt, ja? Kāds no šiem te rīkiem labāk, kāds varbūt netik labi. Un, protams, jā, kā jau es minēju, radīt arī tekstus konkrētai auditorijai. Un te ir daudz vēl citas lietas, ko es neesmu noteikti pielikusi, ja? Kas mums ikdienā ienāk prātā, ko mēs varam paprasīt. Ja? Es, piemēram, esmu prasījusi ChatGPT, lai viņš man izveido manas mācību programmas plānu ar laikiem, ja? Es pasaku, cik man būs garš, katrs tur tas posms, iedodu šo te informāciju, un viņš man iedod tātad šo te darba plānu, ja, ar jau paredzētām, kuras pasaku, ka man vajadzēs pārtraukumus, ja, tad izdara daudzas lietas, kur es pati sēdētu, rakstītu, rēķinātu tur 40 minūtes, pusotru stundu klāt, un tam līdzīgi izdara to būtībā, ja, 2 vai pat ātrāk, ja, daudz īsākā laikā minūtēs. Tātad,
ļoti labi priekšproduktivitātes rīki, bet ko tas prasa no mums? Ko tas prasa no mums kā cilvēka? Tas prasa nevis tikai vienkārši es tagad atslāpstu, bet īstenībā tas prasa mums attīstīt un pielikt vēl lielākas pūles pie dažādām savu prasmu izkopšanas. Un ja mēs šeit runājam, kas tad ir tās prasmes, kuras mums vajadzētu izkopt, tad pirmais ir ļoti precīzi mums ir jāmāk nodefinēt tas, ko es vēlos. Ja? Kāds tad ir tas mans darba uzdevums, ko es dodu šim mākslīgajam intelektam? Precīzi. Tad spēja izteikties kodolīgi, lakoniski, precīzi. Ļoti bieži es esmu arī ievērojis to, ka, ja mēs liekam kaut kādus vārdus iekšā līdzīgus sinonīmus, rezultāts pat var atšķirties. Ja? Tāpēc ir jāsaprot, ko es vēlos. Otrais, mums ir svarīgi, ka mēs izmantojam tādu bagātu valodu, kas rada noskaņu un iedod tās plānotās vadlīnijas, lai viņš tiešām arī mākslīgais intelekts varētu uzradīt to, ko mēs vēlamies. Kas tas varētu arī būt. Un šeit no tā arī izriet, ja? No tā arī izriet, kad mums ir vajadzīgas pašiem savas zināšanas, ir jābūt radošumam, mums ir jābūt tēlēnībai, un kā jau es minēju, tātad precizitātei, lai mēs varētu ļoti labi šo te promptu, šo te uzdevumu iedot uzvedni, uzrakstīt mākslīgā intelekta rīkā. Kas vēl mums ir svarīgi? Mēs varam tātad dalīties ar idejām, vīzijām, iecerēm, tam visam mums jābūt, ja? Un mākslīgais intelekts šajā gadījumā varbūt tas rīks, kas mums palīdz viņu attīstīt, kad mēs iedodam arī ar šo te precīzo uzvedni, uzdevumu, mēs iedodam šo te virzību, un viņš var palīdzēt ļoti labi mums tālāk šo te ieceri radīt tālāk. Bet visam svarīgākais šajā visā kontekstā, ko es gribēju arī parādīt, ir, ka mums ir jāmāk un jāvar kritiski izvērtēt informāciju. Un ja mēs runājam par kritisko informācijas izvērtēšanu, tas nav joks. Jūs paprasīsiet, es esmu Google Bard prasījis visādus arī ģeometrijas uzdevumus, es domāju, es pati tur sēdēšu un rēķināšu, un viņš, ka jā, protams, un rekur ir atbildi, un iedot tev it kā aprēķinas. Un tad tu sāc skatīties līdzi, un tu saproti, nē, bet tie aprēķini ir pilnīgi nepareizi. Vai pieņemsim ChatGPT, es prasīju, lai man iedod 3 piemērus, kad ir kaut kas tur noticis tas un tas, ko es varētu izmantot savā darbā. Un viņš, protams, reku tevi piemēri, un tur dažu sekundžu laikā tev parāda viņus. Un tad, kad es sāku skatīties šos piemērus, sāku meklēt papildus informāciju, ja, es saprotu, ka tie ir totāli neatbilstoši tam, ko es prasu, ja, un es viņam arī rakstu atpakaļ, hei, šis piemērs neatbilst tam, ko es prasīju, un atbildi ir atvainojos, ļoti atvainojos, jā, es esmu nepareizi uzrakstījis. Un tā tie teksti bija pie katra no piemēriem. Tāpēc mums ir kritiski jāizvērtē informācija, jo mākslīgais intelekts var arī pats radīt faktus, var radīt informāciju, var mākslīgi radīt savas atsauces uz kaut kādiem pētījumiem, kuri neeksistē. Tātad informācija, ko mēs saņemam, noteikti ir nepieciešams pārbaudām. Ja tā nav vienkārši dzējoļu uzrakstīšana par konkrētu tēmu. Bet runājot par šo precizitāti, tēlainību, kas mums ir jākopj, tātad valodai ir nozīme, te es gribēju jums parādīt arī piemērus. Ja? Un šoreiz es izmantoju bilžu radīšanas mākslīgos rīkus, mākslīgā intelekta rīkus, lai jūs redzētu labāk arī šo te, izpildījumu, ja, ko nozīmē. Tad apakšā ir uzvednes, augšā ir rezultāts. Tātad pa kreisi jūs redzat communication skills uzrakstītu, kur man ir uzdevumā uzvednē likts tātad teksts tāds un tāds, tam jābūt plakātam un tipogrāfijai. Ir izpildījis, ja? Bet tajā brīdī, kad es skatoties pa labi, es jau pielieku klāt, ka tam ir jābūt ar kursīvā rakstītam parakstam, 3D, es pielieku krāsu klāt, ja? Fotogrāfijai un tam līdzīgi. Veidojās jau pavisam cits elements, ja? Protams, ir lietas, ko īpaši radot šīs te fotogrāfijas, ja? vai jebkādu citu ilustrāciju, mākslīgais intelekts neņem vērā. Tā arī ir. Ar to arī ir jārēķinās, bet kopumā
tas, ko es jums gribu parādīt, ka mums ir jābūt zinošiem. Tu nevari vienkārši apsēsties, iedomāties galvā, tagad rādi man. Bet tev jāzina, ko tu gribi radīt. Tev jāzina, ja tu gribi, lai tavs pērtiķis ir hip-hop tērpā, ja? Un lai viņam ir šis bezkaunīgais smaids un ir neona stils, tev jāatšķir stili, tev jāzina tēlainā valoda, tev jāsaprot, kā un ko darīt, lai tu dabūtu šādus fantastiskus mākslīgā intelekta radītus jau detalizētus zīmējumus. Nu, un te es ieliku šo kā piemēru, lai es redzētu, lai šādu ļoti specifisku uzradītu, ja, tad šī ir viena uzvedne, ja, ko cilvēks ir radījis, kur ir ielicis iekšā ļoti daudz informācijas. Tur ir tēma, tur ir kādā stilā tam jābūt, tur ir vairāk stilu īstenībā tā kā apkopojums, tur ir emocionālais noskaņojums, ja, tur ir uzrakstīts skaidri, kam ir jābūt centrālajai figūrai, kāda ir kompozīcija, kas ir fonā, ja, ļoti daudz informācijas, nu, tur pašās beigās arī ir, kad tekstam jābūt pa virsu, teksts gan nav ielikts, ja, kā es saku, mākslīgais intelekts nevienmēr visu izpilda, ko mēs viņiem arī šajā te kontekstā sakam. Tātad, uz šīs te nots būtībā gribēju jums pateikt to, ka mums pašiem ir jātīsta savas komunikācijas prasmes, sava izteikšanās, izteiksmes spēja, tēlainība, jāspēj precīzi nodefinēt, ko mēs gribam, un ir jābūt gan zināšanām, gan arī šīm idejām, ar kurām mēs gribam dalīties. Un šo visu tad beigu beigās arī noslēdzot, es gribētu tad mazlietiņās arī pastāstīt jums, aiziet uz pēdējiem slaidiem, ka man ir 3 burvīgas programmas, ja jums interesē, varat individuāli pieteikties vai savām organizācijām, ja vēlaties pieteikt. Tātad personīgais zīmols un sociālo mēdiju līderība ļoti būtiska šajā digitālajā laikmetā, ņemot vērā visu, kas tagad notiek ar mākslīgo intelektu. Paliekoša pozitīva iespēja radīšana ne tikai cilvēka komunikācijā, bet ar mākslīgo intelektu, jā, kas ir tas, kas ir jāņem vērā, kas ir tas, kas mums ir jānoslīpē. Un 3, protams, prezentācijas prasmes, vizuālās prezentācijas, slaidu izveides prasmes efektīvam darbam. Un šeit, ja vēl kādam ir interese, jā, tad 3, maksimums 4 vietas, varbūt jau tagad ir aizpildījusies arī 4. Vēl ir pieejamas nākamnedēļ 17. oktobrī attālinātās mācības, MS Teams, kā veidot PowerPoint slaidus, izmantojot mākslīgo intelektu, izmantojot ChatGPT. Un kā tādu bonusu es katram piedāvāšu pieeju manai grāmatai, kas man bija milzīgs eksperiments, atlasītas 50 uzvednes prezentācijas izveidei, dažādām vajadzībām, struktūrai, plānam, satura idejām, teksta rediģēšanai un tam līdzīgi, no kurām liela daļa ir testētas 3 rīkos, un es arī jūs katrs varēsiet apskatīties arī rezultātus un izvērtēt, kurā situācijā, kurā brīdī jums izmantot Bingu, kurā izmantot Google vārdu un kurā vislabāk tomēr strādāt ir ChatGPT. Un kuru es izvēlos rīku, par to es arī mācībās tiem, kas piedalīsies, pastāstīšu. Tā kā piesakieties. Un ja vēlaties grāmatu tāpatās, bet nevarat piedalīties mācībās, tad grāmatu var iegādāties rekulējā. Jūs redzat Ilze Rasa, gumroad.com, pielikšu tuvāk, jā, gumroad.com, vai arī rakstat man, aizsūtīšu linku. Un lai mums visiem šī komunikācija kļūst ar vien interesantāka, lai mēs nepazūdam, neapstulbstam, bet spējam orientēties arī šajā mākslīgajā laikmetā, izmantojot visu savu komunikācijas arsenālu. Paldies, ka skatījies, un uz tikšanos nākamreiz. Dod ziņu, ja ir kādi jautājumi. Atā!